es, kosmiskais rendžers, ja kosmičskие rendžeri ziņoju. Dокладываю, uz mēnesi bija sabūvētas cilvēku kolonijas, bāzes, stacijas, vesela mēnesis pilsēta bija sabūvēta ar celtniecības mašīnām, arkatroniem. Bija atrisināts konflikts. Atšķirībā no zemes, kur bija kari, politiskas nesaskaņas, perversijas un citas nelietības. Bet uz mēnesi viss bija harmonijā. Tur valdīja miers un tad citi likumi. Cilvēki iemācījās sadzīvot, bet, diemžēl, uz planētas Zeme valdīja anarhija. Tāpēc, lai rastu izēju no briestošās katastrofas, plāns bija ieslēgt Herbertu. Viņu vajadzēja aktivizēt, Herbertu vajadzēja aktivizēt, lai novērstu katastrofu. Herberts rīkojās pastāvīgi. Neviens nezināja, ka 1986. gadā radītais biomonstrs Herberts kļūs par cilvēces glābēju. Herberts prata rīkoties ar ieročiem, automātiem, pistolēm, raķešmetēju un ugunsmetēju. Herberts bija partizāns, bet neviens Herbertam neticēja, pat arī dēļ fakta, ka Herbertam Latvija bija pirmajā vietā. Herberts bija miera nesējs. Herberts zināja, ka netālā nākotnē notiks apvērsums, kad mākslīgais intelekts, superkompjuters, kurš radīja robotus, kurus nav iespējams atšķirt no cilvēka, kad roboti pārņems kontroli pasaulē, jo viņi saprot, cilvēki ir lieki, pārāk daudz sociālās nekārtības, pārāk daudz destrukcijas. Tāpēc mākslīgais intelekts nolēma harmonizēt.
automatizēt vai visu, iznīcinot cilvēkus. Bet Herberts ticēja labajam, pat ja viss ir pilnīgi bizģets vai vienkārši. Es negribu, ka tanki pie man brauc. Es gribu atrasties mežā vai zaļā pļavā un baudīt zemes aromātu, zemes smaržu. Dažs labs domā, ka esmu trakais Maksis vai pat sumасшедший Maris. Nu, tā ir. Es nezinu nevienu gadījumu, kad ģēnijs nebūtu ar neprāta pieskārienu. Nevienu gadījumu tad tādu nezinu. Jā, trešais pasaules karš ir iespējams, bet es ticu tam, ka tas nenotiks. Nekritīs bumbas, nesprāgs atomieroči un mākslīgais intelekts neuzvarēs. Tam es ticu. Roboti, humanoīdi nepārņems varu pasaulē. Risks ir diezgan liels. Nukleārā kara draudi pastāv, bet tam nav lemts notikt. Savās karstākajās fantāzijās karošu pret tam mašīnām, robotiem, kurus nevar atšķirt no tāda cilvēka. Tic, ka tikai mēs radām paši savu likteni. Liktenis nav iekalts akmenī. Savās karstākajās fantāzijās tanki brauc pāri galvaskausiem. Arhatoroni roboti tanki brauc pāri galvaskausiem. Un roboti šauj no lāzeru ieročiem, lāzeru automātiem pa maniem tavarišiem partizāniem. Es ticu. Es uzskatu to, ka tehnoloģijas ir laba lieta, bet ļoti svarīgi ir, ka kādi cilvēki kontrolē mākslīgo intelektu. Un ļoti svarīgi ir, lai mākslīgo intelektu kontrolētu pareizās rokas, pareizie cilvēki un pareiza ģenerāļa rokās, lai mākslīgais intelekts būtu. Tāpēc, ka mākslīgais intelekts, ka kontrolē visu, slimnīcas, datorus, spēcdienestus, militāros dienestus, viss, skolas,
sociālo infrastruktūru, visu, ko kontrolē mākslīgais intelekts. Es, Herberts, ziņoju. Mēnesis bāzi jau kolonizējuši cilvēki. Un tas ir cilvēces glābšanas plāns. Kolonizēt cilvēkus uz mēnesi un radīt cilvēku kolonijas, bāzes, staciju. Es, Herberts, ziņoju. Я не космическая обезьяна. Es vietējā mēnesis krāterī nomedīju roni. Šašliks ir ļoti, ļoti garšīgs. Bet tad, sēžot savā aizmirstajā zvezdaļotā, kas atradās mēnesi krāterī Agnese, es atceros, ka kā es kosmiskais rendžers, sadevu pizduļai vietējiem kā kontrabandistiem, kuri pārdeva spirtu un vietējās cigaretes. Es ievedu kārtību reģionā un papildīju vietējās policijas funkcijas, jo es taču esmu kosmiski rendžeri, kurš cīnās par patiesību un taisnību. Un samazināju noziegumus. Tāpēc jau mani arī sauc par kosmisko rendžeru. Mans sapnis ir, man ir karsts sapnis, ka manā vārdā nosauktu kosmoskuģi, kurš dotos karot pret svešzemju okupantiem, reptiloidiem. M86 šo te kosmoskuģi sauktu. Es, kosmiskais rendžers, jā, kosmiski rendžeri, ziņoju. Es esmu space jockeys,
es esmu kosmičský bojovой единица. Un kamēr jūs skatāties uz mēnesi un redziet mikroskopisku punktu, tad ziniet, ka esmu nogājis jau 100 metrus. Melno drakonu xenomorfu uzbrukums postenim B67 bija šaušana no automātiem pa mērķi. Es, Herberts, ziņoju, viņi, šie te xenomorfi, bija veikuši invāziju uz mēnesi. Visu mēnesi viņi inficēja xenomorfi, vražģeni organismi. Es, Herberts, pret tādiem tikai ar ložmetēju vai ugunsmetēju var te cīnīties. Cilvēce gaidīja lielo glābēju. Domāju, ka pirmās pakāpes kontakts atrisinās daudzas lietas pasaulē. Bet kā mēs kļūdījāmies, ļoti kļūdījāmies. Ir sarežģīti pateikt par cilvēci kopsumā un vai vispār cilvēci ir glābjama, jo
Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Vai viņa ir glābjama no xenomorfiem, no xenomorfu invāzijas? Kas padara mūs par cilvēkiem? Cilvēki savā ķermenī bieži vien jūtas kā sveši šeit uz zemes. Čužīgi. Bet tomēr, cilvēks spējīgs būt cietsirdīgs, nežēlīgs, bezjūtīgs, kā robots, kā mašīna, kā sintētiķis. Zemei te tuvojās kosmosa kuģis, citplanētiešu kā kosmosa kuģis. Tagad visa uzmanība te tiek pievērsta tam. Вот он враждебный космос-кудис. Космический корабль. Враждебный космический корабль. О, Bet nezaudēt ticību un cerību sev. Ja man vajadzēs, es ņemšu rokās automātu un iešu hujāčīt viņus, tos čužīgi, svešo xenomorfus. Un tam man noderēs ložmetējs, pistole, pusautomātiskā pistole, ugunsmetējs un citi ieroči. Un pat ja mani nosūtīs kaut kur tālu uz mēnesi, kādā mēnesi bāzē, darīšu to, kas man jādara. Jo es taču būšu viens no mēnesi kājiniekiem. Лунный морпех, лунный боевой единица. Вот tā. Un tad es atklāšu uguni pa mērķi, lai ložmetējs dara savu darbu. Xenomorfus, melnos drakonus svešos ir grūti nogalināt, jo viņi ir ļoti ātri. Bet es esmu tikai cilvēks. Un uz mēnesi bija redzams bunkurs. 3 bunkuri blakus viens otram. Tie bunkuri bija no dzels. Es, Herberts, ziņoju. Mēs pētot, mēs bijām nosēdušies uz mēnesi virsmas, bet par lielu pārsteigumu mēs atradām
kaut ko sensacionālu. Tas bija angārs, kur atradās svešzemju lidaparāti. Šie te kosmiskie lidaparāti, kosmoskuģi. Viņi līdzinājās, grūti pateikt. Tie bija kosmiskie lidaparāti, zvezdeļoti. Viņi bija kādi 20. Un uz visiem kosmiskajiem lidaparātiem bija Hora acis, eģiptiešu dieva Hora acis. Es nezinu, kas tas bija. Совершенно секретно. Tātad no tā var izsecināt, ka eģiptiešiem ir ļoti dziļas zināšanas par kosmosu. Ka eģiptiešiem ir bijuši sakari ar kosmosu, jo šie kosmiskie lidaparāti bija kaujas lidaparāti, kaujas kara kosmoskuģi. Viņi nebija lieli, drīzāk kā mūsdienu